vēsturi, esot cilvēces noziegumu, muļķību un nelaimju reģistrācijas žurnāls. Arī šī ir vēsture. Kara pēdējā diena Eiropā, Kurzemē, cietoksnī, kas kapitulēja, tā arī neieņemts. Šis nebija karš starp labo un ļauno, tas bija karš starp sarkano un brūno. Latvieši karoja abās pusēs un zaudēja. Ko es esmu cietis no tiem un ko no tiem? Es taču dabūju, ja brutāli sakot, ir tā. Es no Krieva dabūju Krieva zābaku pa pēcpusi un no vāciešu ziemišu cimdu pa purnu. Jā, tā es dabūju. Kā uzvarētāja un atbrīvotāja. Pateicībā un priekā tauta sagaida savus glābējus. Un gaviles atskan visās ielās. Tauta mostas jaunai dzīvei. Dievs svētī Latviju. It kā atgriežoties no garāka atvaļinājuma, pēc vācu ienākšanas atjaunojas Krievu pirms okupācijas laika pašvaldības, ministriju departamenti, preses izdevumi, aizsargu vienības. Iestāžu ēkas grezno Latvijas karogas, svarīgiem papīriem spiež zīmogs ar valsts ģerboni. Latvijas armijas karavīri un virsnieki ar ieročiem rokās atkal lepni staigā no krieviem neskur nobeidzinātos formas tērpos. Kā latviešiem pienākas, atkal uzrodas vairākas politiskās partijas, kas jau sastāda valdības un dala ministru portfeļus. Ielās klīst smaidoši cilvēki. Vārdu sakot, atliek vairs tikai sagaidīt telegrammu no Berlīnes Latvijas Republikas atkal atzīšanai. Ziņa no Berlīnes atnāk tikai reichskomisāra izskatā, kurš paziņo, ka latvieši atrodas nevis atbrīvotā, bet gan okupētā zemē,
Ostlandē. Nebūtu ienākuši pa priekšu Krievu, bet pa priekšu vāciešu, tad jau mēs nezinātu, kas tie Krievi ir. Bet atnāca tie Krievi, vācieši neieredzēja, Hitlers zina, un to jau latvieši neieredzēja. Bet tagad atnāca tie Krievi, tad vācieši bija mums glābēji. Tie mirkļi likās ļoti gaiši. Domāju, vienreiz ir tas sloks. Nost un prom viņi ir, un aiz robežam prom, un jau viņi satrieks elleratā. Slepeni. Instrukcija Reichskomisāram Ostlandē 1941. gada 8. maijā. Visi apgabali starp Narvu un Tilzīti pastāvīgi bija cieši saistīti ar vācu tautu. 700 gadu vēsture virzīja tur dzīvojošo tautu vairākumu iekšēji uz Eiropas pusi, un neraugoties uz Krievu draudiem šo rajonu ietver Lielvācijas dzīves telpā. Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reichskomisāra darbības mērķim jābūt centieniem radīt vācu protektorāta formas un pēc tam ģermanizējot rasu ziņā derīgos elementus, konsolidējot ģermāņu tautas un nevēlamos izsūtot, pārveidot šo rajonu par Lielvācijas impērijas daļu. Latvijā asimilācijai derīgā daļa ir daudz vairāk ierobežota nekā Igaunijā. Šeit jārēķinās ar pretdarbību un jāparedz daudz lielāka izsūtīšana. Eiropas lielajā frontē pret bolševismu tagad iekļāvusies arī Latviju tauta, lai aktīvi piedalītos nākotnes celšanas darbā. No Rīgas uz austrumiem devās pirmie latviešu brīvprātīgie. Un jau 41. gada rudenī latvieši aiziet brīvprātīgajos. Cits aiziet, lai nomazgātu nepretošanās kaunu Krieviem ienākot, cits, lai atrieptu čekas izvestos vai nomocītos tuviniekus. Mans vecākais vīrbrālis, viņš aizgāja, tāpēc, ka viņš gribēja iet. Viņš gribēja iet, viņam bija šitie Krievi pa to gadu, bija jau tā, ka vairs nevarēja izturēt. Pirmā, otra dienā es tikko varēju pieteikties brīvprātīgos, viņš aizgāja un pieteicās. Vācieši mums turēja pa Dumakiem, pa Bauveriem, vai ne? Mēs jau bijām šokā, tie Baltijas vācieši visi bija aizbraukuši, tos visi fīrers pasauc prom, vispār Daugava bija tukši, viss bija balti. Strīmē līdz Logas salīm, cik daudz brīvs mājas, tukši dzīvokļi. Maldījies bija prezidents Ulmanis vāciešiem 38. gadā aizbraucot uz Vāterlandi, teikdams uz neredzēšanos. Baltvāci atgriežas ar pistoli pie sāniem un kāša krusta saiti uz rokas. Atgriežas ar skubu, lai tā teikt, no latviešiem pārņemt lietas. Nozūd Latvijas karogi, izdziest Latvijas vārds iestāžu nosaukumos. Latvijas universitāte jāsauc par Rīgas universitāti. Tāpat Nacionālo operu un teātri, jo vārds nacionāls kaut kā griež viņiem ausīs. Latviskie ielu nosaukumi Rīgā kādā naktī tiek aizlīmēti ar papīra strēmelēm, uz kurām steigā iespiesti vācu jaunie ielu nosaukumi. No brīvības pieminekļa, kā nebijusi pazūd godasardze, aizliedz nesāt uniformas un jānodod ieroči. Ienesīgāko uzņēmumu vadītāju krēslos iesēžas baltvācu junkuri, kuri savās darba vietās jaunos laikus steidz apliecināt ar uzrakstiem. Šeit sveicina Heil Hitler un šeit runā vāciski. Par latviešu aci un ausi sāk rūpēties vācu cenzūra. Tā pārskata ne tikai presi un radiorunas, bet arī teātri, kino, pat klauna numurus cirkū. Latviešu tauta, vērojot notiekošo, vāciešus sāk saukt par brūniem bolševikiem, un ne bez pamata. Nacionalizācija joprojām skaitās, Krievu atņemto zemniekiem atpakaļ nedod, komunistu trestu saistāja vācu, bolševiki jaunās pasaules vietā jāceļ vācu jaunā Eiropa. Vienīgās komunistu partijas vietā atļauta vienīgā nacionāla sociālistu, Čekas vietā Ukšerēgais tāpo, sienas avīžu vietā smadzenes skalo darba sapulces. Vienīgi darba dzinuļu ziņā bolševiki bija rafinētāki, jo vācieši uz dzelzceļiem ievieš Latvijā jau sen piemirstos miesas sodus. Par sliktu strādāšanu tagad var dabūt 15 sitienus ar nūju pa sēžam vietu. Bolševiki 40. gadā pie brīvības pieminekļa nolika koka tanku. Baltvācu kuluāros augstprātīgi runā, ka pie pieminekļa vajadzētu uzsliet karātavas nepaklausīgo nacionālo elementu kāršu. Kāds briesmīgs gads, kuru esam pārdzīvojuši un izjutuši, mums dod tiesības protestēt. Šis gads mums dod tiesības teikt, mēs negribam Staļina piesolīto atbrīvošanu, jo mēs to pazīstam. Mēs zinām visas tā necilvēcīgās nozieguma metodes. Tādēļ mēs strādājam, tādēļ mēs cīnāmies šodien.
Un ja liktenis mums dotu izvēli bolševismu vai nāvi, arī tad mēs izvēlētos nāvi cīņā pret bolševismu. Ne vārda par Latviju, tikai cīņa pret bolševismu. Šādu visai bēdīgu alternatīvu vācu propaganda piedāvā latviešiem, lai vairotu brīvprātīgo skaitu jau esošajos latviešu policijas bataljonos, taču ne ar vēlamo rezultātu. Pēc neveiksmēm Austrumu frontē āriešiem aptrūkstas lielgabalu gaļa, un tie sāk koķetēt ar latviešu pašpārvaldi par nacionāla karaspēka izveidošanu. Maskējot to ar iesaukšanu darba dienestā, ko starptautiskie likumi neaizliedz, 43. gada februārī tiek izsludināts iesaukums. Tā top brīvprātīgais SS leģions, kur katrs iesauktais var brīvprātīgi izvēlēties vai nu doties leģionā vai uz Salaspils koncentrācijas nometni, ilgāku laiku pārdomām par savu izvēli. Tad pirmie 1000 latviešu rekrūši propagandas nolūkos, lai celtu latviešu cīņas sparu, pāris dienas tiek apmācīti ierindai, tad sadzīti domlaukumā, nofotografēti, nofilmēti, kā zem vācu karogiem Dieva vārdā tiek nodots zvērests Adolfam Hitleram, un pa sānieliņām prom uz staciju un tālāk uz fronti. Atbrauca man šutmanis, pastie, jo reitā nanoves iz Leivonu tās. Es saka, jūs nevienu nenabijusi. Izskaramais brēc. Ko man darīt? Vai lai ģimenē īt, vai man paceļušas? Es goju. Viss samoca. Kuri nāko mūsu armijā, tī palika mežā, visi mežā krita. Atgoja sātu. Nav neviena mūna puiša. Visi gatavi. Latviešu viedoklis šodienas politikā reāli izteic mūsu leģionāri frontē. Zem sarkanā karoga bez kāškrusta, bet ar zvaigzni, latviešu divīzijas zvēr arī otrpus frontes līnijai, Staļinam un Padomju dzimtenei. Arī to fotografē un filmē, lai visai pasaulē pierādītu, ka nesen okupētie latvieši ir ar mieru galvu nolikti par savu jauno socialistisko tēvzemi. Krieviem atkāpjoties līdzi ir aizgājuši ap 3000 sarkanarmijas latviešu teritoriālā korpusa karavīru. Viņi sevi godam pierādīs jau 41. gada ziemā kaujā pie Maskavas, kur pāraus vācu fronti. Tikai šī pusē latviešiem, atšķirībā no leģiona, komandu valoda ir krieva, ne latviešu. Netiek saglabātas Latvijas armijas dienesta pakāpes, un pie sarkanarmieša Frenča nav nekādu nacionālo pazīšanās zīmju. Viņi nekā nezina par boļševiku zvērībām baigajā gadā, toties no poļitruku stāstītā daudz zina par fašistu zvērībām. Tā kā viņiem ir divu domu nevarēja būt, ka īstie fašistu suņi no padomju zemes jāpatriec. Jau visai drīz, kad Latvijai pāri gājusi fronte, sāk darboties labi ieļļotā vācu Gebelsa propagandas mašīna, lai tautu kūdītu uz žīdu grautiņiem. Tad latvietis pēkšņi uzzina, ka pie visām viņa dzīves likstām un nelēmēm ir vainojami mūzus ticīgie. Vainīgi sākot ar okupācijām un beidzot ar deportācijām. Aizmirstot, ka 41. gada jūnijā uz Sibīriju tika izvesti arī ap 5000 žīdu. Žīdu vari, kā pirmie apsveic iebrucējus. Latviešu tauta drūmi klusē. Pēc žīdu čekistu izstrādātā plāna trimdā izsūta 1000 un atkal 1000 latviešu. No gultām izrauj slimos, mātēm atņem bērnus, sievas šķirno vīriem. 10 000 labāko Latviju dēlu un meitu aizved slēgtos un aizrestotos lopu vagonos uz Sibīrijas taigām. Ar grautiņu lietu diez kā nevedas. Tomēr vāciešiem izdodas noorganizēt tā saukto arāju komandu ar pārsimts atriebas kārdzītu vīru, kas ir gatavi kļūt par naciķu ķēdes suņiem. Par šīs grupas rīcību tolaik atklātībā nerunā, un klusībā tauta no tās kaunas. Bija noziedznieki.
Žēl, jāsaka, es pat pazinu kādus pāris studentus, vai ne, brāļa, tā kā studiju biedrus Rīgā, kuriem stipri bija aizdomas, ka viņi arī tās akcijās piedalījās. Grūti izskaidrot, kāpēc, vai ne, bet visās tautās ir nelieši. Un ļoti žēl, ka latviešiem viņu arī nav mazums. Tā nebija tā tautas sāls. Tie bija tie melie slāņi. Starp citu, es vien ebreju izglābu dzīvību. Es būtu izglābis vairākiem, bet neizdevās. Vienu es izglābu. Viņam laimējās iekāpt jūrmalā. Vienam tanks bija nokavējies, un tas tanka vadītājs bija gruzīnis ar pabrūns. Un šis bija iedomājies, ka tas žīdiņš arī gruzīnis. Un uzņēma viņu tai tankā. Nu jā, uzņēma un aizved tālāk. Nu, un galvenais, kad runāja slikti krievu valodā, tas žīds. Un ar lielu akcentu arī tas gruzīnis, ar viņam. Un tad, bet labi sapratušies, viņš viņu dabūja ārā no Latvijas ārā un tā tālāk, kamēr viņš nonāca līdz gali tālajiem austrumiem. Pagāja kara gadi, es gāju leju drūms, vai ne, pa visu to norisi, kas nu īsti kā nu būs, kā mēs esam. Man viens saķerēja uz muguras. Ieraugu mans Haims, Eizek mans Haims. Jau nobriedis, man žīt, abi raudājām. Jā, un tā viņš ar man teica, zini, ko mēs smuku naudu, viņš teica, no žīdiem dabūsim smuku naudu. Tu iesim, stādīsimies priekšā, ka tu esi mans glābējs. Es teicu, mums nevajag par asinīm naudu, es teicu, kā glābējs. Aprecē latviešu sievu, viņš beigās uz manis glābtais. Smuki Dievu satikām, zini, viņš jau man beigās vienam mazbērnam pa krustā, visu un tā. Es teicu, nekāda naida, viņš bija izteikti žīds, tipisks, un es viņam mūžīgi svētīju par to, kādu vainu tā. Viņš teica, latvietim ir lielāks kļūdas kā žīdam, un tad viņš man centās un pierādīja ar to. Tā es saku, pretīm tā mēs cīnījāmies, bet bijām abi cilvēki. Latviešu leģiona Waffen-SS nebija nekāda sakara ar koncentrācijas nometnēm, jo tas bija kaujas karaspēks, kas darbojās Wehrmacht ietvaros. Tad, kad dibināja leģionu, atvainojot par cinismu, Latvija jau bija pasludināta par Judenfrei. Vienkārši priekšniecība lika doties uz fronti nevis Wehrmachta, bet Waffen-SS mundieros. Tas, ka tādos pašos mundieros bija tērpti naciķu fanātiķi, kur apšāva kara gūstekņus nepaklausīgos un žīdus, bija, var teikt, ņerdzīga vēsturiska ironija. Hitleram bija 40 tautību, kas cīnījās zem vācu karoga, ieskaitot latviešus. Galu galā Vācu padomju frontē pilnīgi neatkarīgi no žīdu aspektiem abās pusēs cīnījās dažādi cilvēki, gan ideālisti, gan nelieši, gan miljoniem parasto godīgo frontinieku, kuri karoja tāpēc, ka viņus iesauca, ka nebija citas izejas, ka bija vienkārši jāaizstāvs pret bruņotu ienaidnieku. Taņī laikā, ka nebija idejas, kā šaut, ko to šaut, aiz kā, par ko. Politikam vajadzēja būt. Nu, tādam puikam kā lauku puikam, nu, ko viņš varēja domāt, ko viņš zināja par krieviem, par vāciešiem, ko viņš zināja. Tēvzeme sauc savus dēlus, atsaucaties! Vecāki, skubiniet savus zēnus! Puikas, kuriem kariņu ar koka plintēm vēl būtu jāspēlē pa nama pagalmiem un tuvējo mežu, kļūst par zaudātiem. Šie vācu solītie gaisa izpalīgi uz 1 gadu tiek pataisīti par pilntiesīgiem Wehrmachta karavīriem, kuri ierauti lielvaras laktiņā, cīnās tepat Latvijā un Vācijā. Daudzi no viņiem, izrauti no skolas sola, tā arī neatgriezīsies. Palikuši bez vidusskolas atestāta, bez pirmās mīlestības, pirmās kūpsta.
Pēc smagajām kaujām Latvijas pierobežā leģiona 15. divīziju saformē no jauna, savāc un nosūta uz apmācībām Vācijā. Drīz viņus nosūtīs uz fronti, turpat Vācu zemē. Bet karš tad jau ies uz savu beigu galu, un vācu ģenerāļiem sāks nepatikt latviešu nevāciskais gars. Lai kā vilku barotes skatās uz mežu, lai ko kara pēdējos mēnešos nesola latviešiem, tie aizvien vairāk skatās uz rietumu pusi, uz to, no kuras tuvojas senie sabiedrotie angļi un amerikāņi. Daža leģiona vienība turpina cīņu, jo ienaidnieks arī šeit ir palicis tas pats. Daža vienība tiek atbruņota, daži ar ieročiem rokās mēģina izlausties līdz rietumu frontei, lai padotos, lai tikai nenonāktu Krievu rokās. Svētos mājās pārnā, kad Latvija brīvā kļūst, kad valdā simtenes smiltis, man soldātu stāvūst, kad valdā simtenes smiltis. Kara beigās, ja būtu padevies gūstā pie Krieviem, es nebūtu šodien te. Piemēram, man gandrīz vai visus piedzīvos izvedu uz Sibiriju. Tātad arī es būtu tur, ja es nebūtu tajā leģionā. Mani radinieki tagad pārbrauc no Sibirijas, sāk visu no gala. Es zaudēju pilnīgi visu, nekā. Tevu izmeta laukā, Krievi pēc kara. Un tad viņi vairs te nav. Tāpat tās mājas ir zemīte, tādas nav. Un man tā visa ģimene Anglijā, ne? Tagad es atbraucu uz nedēļu, lai parādītu saviem bērniem un mazbērniem, no kur es nāku, jo viņi grib redzēt. Sarkanās armijas rindās stājas jauns latviešu pulks. Pulkvedis Ārens, pulka komandieris, saņem no armijas vadības kaujas karogu. Atskan kara zvērsta vārdi. Kareivji un oficieri zvērgodam cīnīties zem pulka karoga. Kad fronte jau tikus līdz Kurzemei, Krievi cīņā par padomju Latviju sarkanarmijas 130. strēlnieku korpusā iesauc tos, kurus neparāva leģionā vai darba dienestā, tos, kur radi un draugi ir palikuši viņpus frontes līnijas. Un atkal latvieši cīnās. Viens cīnās par padomju varu, viens pret vāciešiem, cits, lai cik tas absurdi arī neizklausītos, cīnās, lai izdzīvotu, lai neķertu savējo tribunāla lode, jo, kā teiktu Trotskis, no komisāra aizmugurē jābaidās vairāk kā no ienaidnieka priekšā. Tāpēc bez īpašas apmācības plinta rokā un uz priekšu. Za Roģinu, za Staļinu. Neticiet ienaidnieka un viņu algotņu meliem. Palieciet mierīgi savās dzīves un darba vietās. Jums nekas nedraud. Pie jums nāk draugs, varenā sarkanā armija. Pie jums nāk brīvība un taisnība. Pa pirmā lieta, kā ienāk Krievs, tūlīt vīrus kopā, visus vīrus aiz krāgiem ārā no mājas ārā, vai ne? Nu, kas viņš pārbrīvotāja, ka ņēma mūs to pašu nabadzību, to pašu vienīgo, kas bija, to paņēma. Nu, vai tā vajadzēja, iedomājieties, pat tā mazi kusli bēniņi mūs bija visi, ja? Nē, visas pantus apgriež otrādi, kas patīk frotēt vielīt, uzsien uz kaklu, buģiļniku, modinātājs, kavat. Redz, ka bēgļi. Svešās mājās kabelniekos, nu pēdīgi nabagi, nu redz, ka nekā nav. To pašu, kas nav. Tas jau mūs jau sacit, šokēja galīgi. Nu, viss šitā te uzvedība. Straujā triecienā sarkanā armija atbrīvo Rīgu. Pār padomju Latvijas galvaspilsētu atkal brīvi plivo sarkanais karogs. Kurus nepaņēma vācieši, tos visus mobilizēja Krievi. Mēs Ziemassvētku kaujās pēc gūstekņu stāstītām, pēc tā, ko paši redzējām, mēs rēķinājām, ka
vienu latviešu leģionāru, kas ir kritis šajā Ziemassvētku kaujā. Nu, tas ir tāda par vienu kauju, tāda es runāju tikai. Ir krituši vismaz 6 latvieši sarkanarmijā. Un vēlāk tagad es uzzināju, kad ir Ziemassvētku kaujās krituši 2000 latviešu leģionāri, un no 130. korpusa gandrīz pusi ir kritusi. 130. korpusā bija 24 000 cilvēku. Bija gadījums, kad brālis izlūgājienā nošāva savu pretinieku un pēc tam redzēja, ka tas ir viņa brālis. Un mūsu vienībai blakus, kainieku vienībā, dēls saņēma kūstā tēvu. Appus frontes līnijai. Ozoli, Kalniņi, Priedīši, Bērziņi. Bērziņi, Priedīši, Kalniņi. Viens pret otru. Pie Volhaus. Aivieksts, Cieceris, Latvietis pret Latvieti. Dala tēva zemi, lai arī pašiem nav ko dalīt. Pie Džūkstas, Blīdenes un Mieriņiem. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Kauju Ziemassvētkos un 1. maijā katrs nes savu krustu. Visi vienā nāves dejā. Un vēl viens stulbuma kalngals. 43. gada janvārī vācu pārvalde izdomā, ka latviešu pasē jāiespiež zīmogs bijušais PSRS pilsonis. Līdz ar to ļaujot krieviem katru gūstā saņemto leģionāru nošaut pie pirmā staba, kā savas socialistiskās dzimtenes nodevēju. Tiem, kurus nenošauj, vēl pirms kara beigām un pēc tam uzvelk sarkanarmieša formu. 5. maijā man ieskaitīja sarkanarmijā Vācijā. Tur mūs ieskaitīja jaunapmācamā bataljonā. Tur apmācīja mūs, kas nebija dienējuši Latvijas armijā. Kas bija dienējuši Latvijas armijā, tos visus jau uz fronti aizsūtīja. Un tad līdz augusta vidu, tad mūs teica, jūs brauksit uz Latvijas, uz paši dienēsit Latvijas, kā saka, apgabalā, vai ne? Bet iznāca tā, ka man aizsūtīja uz Karēliju. Mūs ļoti vienkārši izdarīja. Lāģerī mūs visus, kā saka, nomierināja. Jā. Pēc tam ieskaitīja padomju armijā
uzlika vēl uzplečus vienu brīdi. Mums bija sarkana uzpleču ar zilām kantēm, kā čekistiem, iekšliet karaspēks. Ar tādiem es iebraucu Rīgā 49. gada 26. martā, kad cilvēki no manis tā kā no spitālīgā gāja atsprāda. Es nevaru ilgi turēt naidu. Es nevaru ienīst visu mūžu. Ja tas cilvēks man ko nodarīs sliktu, es ar viņu nedraudzēšos, nerunāšu. Bet mans personīgs uzskats ir, kad lielākā daļa no tiem vīriem, kas cīnījās sarkanarmijā, kad viņi jau arī ne jau aiz laba prāta cīnījās. Un es necīnījos kā pret kaut ko atsevišķu, bet pret spēku, pret kaut kādu vāru, kas mums varēja nodarīt pāri. Tāpēc man šodien būtu jācīnās ar to, kas ir noticis pirms 50 gadiem. Mēs jau, vai tad viņš, ja tas cilvēks šodien ir pret Latvijas neatkarību, tā ir cita lieta. Tad es ar viņu turpināšu cīnīties. Ja vajadzēs pat ar ieročiem rokā, ja man būs tāda vajadzība un man uzticēs viņu un dos. Bet ja tie rēķini, kas ir toreiz, kas bija, tie ir slēgti. Kā karavīriem, kā savstarpējiem karavīriem. Droši vien, ka vienam otram no latviešu sarkanarmiešiem sarkanās zvaigznes ordenis, teiksim, nozīmē to pašu, ko leģionāram dzelzskrusts. Piedodiet par salīdzinājumu, bet tāds ir karavīra liktenis, tāda ir dzīve. Un savi varoņi ir gan vienā, gan otrā pusē. Tikai tā stulbi senāk, jeb kā ar vēsturisko taisnīgumu. Gan pie krievu, gan vāciešu latviešu godam cīnās par Latviju. Ar atšķirību, ka vieni to vēlējās atbrīvot no fašisma, otri Latviju pasargāt no komunistu jūga. Skumji. Bet ne strēlnieki, ne leģionāri par to nesaņēma nevienu Latvijas apbalvojumu. Latviešu atvaļināts pulkvedis Ojārs Ozols, amerikāņu armijas pulkvedis, ir kādā amerikāņu izlūku slepenā dienesta arhīvā atradis materiāls par latviešiem. Tur bija rakstīts tā, ka 19. kaujas, tas ir Waffen, divīzija sastāv no latviešu virsniekiem, kareiviem un instruktoriem. Šī ir visvairāk apbalvotā divīzija Vācu armijā. Viņa ir ar augstu morāli, ļoti varonīga, lieliem kaujas piedzīvojumiem un labi vadīta. Šī izcilā kaujas vienība 45. gadā Kurzemes ielenkumā ir stūrakmens. Tā viņi bija novērtējuši. Karš esot diplomātijas turpinājums. Tikai politiku diemžēl netaisa tie, kuri sēž ierakumos. 41. gadā, kad vācieši ieņēma Rīgu, tās kaujas grupas vadītājs radio uzrunā latviešu tautai apliecināja savu prieku par Latvijas valsts atbrīvošanu. Nobeidz to ar vēlējumu Dievs svētī Latviju. Šie karavīri toreiz arī sajūtās kā atbrīvotāji. Kad ienāca krievi, tad tankiem nedrīkstēja iet pat tuvumā. Vācieši mierīgi atļāvās sadzert šaujamos, saslienot kopā turpat Pūlī. Vācieši piedalījās boļševiku terora upuru bērēs, salutēja, kad skanēja Latvijas himna. Tas nebija falši, bet fronte līdz ar viņiem aizgāja tālāk, un tad nāca tie, kas taisa politiku. Un nebija falšs tas vācu virsnieks, kurš plecu pie pleca ar latviešu leģionu izgājis kauju ceļus no Valhovas līdz Kurzemei, redzēdams, kas palicis pāri no mūsu cerētās neatkarības, saviem ieroču brāļiem Letiņiem teica: piedodiet, ne mēs zaldāti visus šos sūdu savārijām. Arī vāciešiem beigās galva bija jānoliek uz šīs pašas Latvijas ežiņas, kā pateicību saņemot Hitlera pirmstāves lāstus par to, ka viņi nav attaisnojuši Führeru uzticību.
Tiem vāciešiem vajadzēja tos kaulus vest uz Vāciju projām. Kas mums patēk kuģi groka? Vācija vai Latvija? Tepat pa Kurzem. Jā, viņš ir. Kādu sajūtu tos krustas lietas tiem pričiem vispār tā viņam vajadzēja vai viņus žēl vienkārši ir? Хуй! Wir marschieren in die neue Zeit. Adolf Hitler soll uns führen, sind stets bereit. Links und rechts und links und rechts, schaut manches liebe Mädel aus dem Haus. Heraus! Wir marschieren geradeaus. Links und rechts und links und rechts, schaut manches liebe Mädel aus dem Haus. Heraus! Wir Kurzeme. Viena no karojošām pusēm to sauc par katlu, otra par cietoksni, kur turēsies pretim vairāk kārtējām ienaidnieku pārspēkam. Ne jau Hitlera vārdā latviešu divīzija stāvēs līdz pēdējiem, bet tās ir 4 miljonu civilo bēgļu un Latvija. To, ka pēc kara būšot Latvijas autonomija, leģionāriem sola jau no pirmās dienas. Tikai frontē sola vienu, bet aizmugurē nesola neko. Lai stiprinātu cīņas garu, latviešiem tiek pamests vēl viens kauls. Ar paša Himlera atbalstu 45. gada februārī Potsdamā tiek nodibināta Latvijas Nacionālā komiteja. Tiesa vāciešiem paklausīgi. Bet, lai ko tur nelemtu politiķi, vīriem ierakumos lieta ir skaidra. Šeit ir Latvija. Turamies. Turamies, līdz palīgā atnāks angļi un amerikāņi. Varbūt noveiksies tāpat kā 18. gadā, kad Latvija tika pie savas neatkarības. Tur, kur Volhuvā un viss Baltkrievijā tur karojām, tur jau nebija tāda ticība. Kopā vāciešiem gāja, bet tā kā te pa Kurzemi, jā, te pilnīgi tāda ticība bija. Tas ir mūsu karš. Te bija pilnīgi tāda ticība. Un tajā citas izējas nebija. Baterijas komandieris pateica, kapitulācija un tā kā neviens, ka te citēja esot apleņti, kas mūs neapleņts neviens. Un vispār tai 8. maijā nevienu Krievu mums neredzēja nevienu. Bet kāda puse no mūsu baterijas palika un ieroči, kāda puse es aizgāju līdz virsniekiem, aizgāju uz to Kuldīgas pusi. Tur sagāba vairāki tūkstoši tu karotāji. Tāpēc, kad gaidījām to Angli, amerikāni un nāks mūs un atbrīvos. Un nebūs pie tā, ka uz to Sibīri jābrauc. Mani nedabūja rokā Krievs. Pa bunkuriem, pa mežiem dzīvājām un tādi mazāki bariņi dabūja rokā, kur bija tādi lieli bari bunkuros. Bet mēs nekādus tāčus netaisījām un mani nedabūja rokā. Ja būtu tagad jādara, es atvu darītu. Tagad vēl darītu. Man nikoda naida nebija, ne es josināju, ne es mana. Nu, bet, kad tevi sev, tad tevi jau našaus tu pretim, šaut tevi nūs. Nu,
Vienalga. Dar ko grib. Jos tur bija. Nav ko mēs tagad objektīvi sasakaitam. Mums neviens neutājāsam redzējuši neko. Tik urā tī pretim, mēs ejam urā pretim. Šo. Tas bija. Un par ko, nezinu par ko. Par ko mēs šaunam, par ko išaunam. Mēs to mocīs to nagrauda, tik saudzēgoga apie Krīvina. Roti. Šo. Nevienam īnaidniekam nav vēl to, ko es esmu podzīvājis. Bet paldies Dievam, viss paldies Dievam. Dzīves atsagrīžos. Tā var mūsu redzējumu. Šitā ir vēsturiska grāmata. Bija skaisti bērzu krusti. Mans tēvs teica, tu aizēji un noraksti, kas tur ir. Bet es biju nolādēts nacionālists, es to stulbo dziesmu. Palīdzēja dziedāt, mēs sitīsim tos uptainos un pēc tam to zili pelēkos. Nekas neiznāca uz tās sišanas. Un es norakstīju tikai latviešus. Kaut gan es vāciski prīmā lamājos tādā laikā. Spēlēju kārtas un lamājos. Lūk, un te ir viņi visi. Tas ir 45. gads. Es domāju, ka šitie grāvi puikas ar rokām bija izrokām. Es uzskatu, ka kritušo piemiņu, ka tā ir traki svēta lieta. Lūk, es ļoti pārdzīvoju, ka mēs rokam tikai šogad. Un esmu priecīgs, ka tagad mēs pirmo uzrakām. Un es domāju, mēs vai nu visus dabūsim, bet mēs dabūsim rokā un viņus no cūku mēsliem izvilksim ārā. Jo es nezinu, vai var būt drausmīgāka likteņa, kā gulēt mēslos. Labāk jau būtu viņus tomēr savākt visus vienu vietu. Es katrā ziņā neatzīstu, teiksim, tā kā mūsu valdības politika, kad vienu gadu iet kopā ar viņiem, citu gadu tur nedrīkst rādīties. Es uzskatu, ka vajadzētu būt visiem vienotiem, jo toreiz jau tā izvēle bija diezgan maza. Pārvadīt Lestenes kapos patreiz ir 380. Tas ir tikai sākums. Viņa cīņa vēl šodien netiek, zinām, apsvērumu dēļ novērtēt. Bet laiks to parādīs. Jo cīņa ir gājusi ne jau par nacionālu socialistiskām idejām un ideoloģiju,
bet pret komunistu. Šī cīņa, ko mēs esam izcīnījuši, bija vajadzīga un nebija veltīga. Mēs to darām savu kritušo biedru vārdā, lai viņus atgrieztu savas tautas vidū. Pēdējā kara diena Eiropā. Kurzemē cietoksnīkam bija jākrīt, tā arī neuzveiktam. Neviena latviešu vienība kapitulācijas dienā nepadevās ar balto karogu rokās. Latviešu divīzija nebija uzvarēta. Ne ienaidnieks leģionāriem izsita ieročus no rokām. Tie bija lielvaru netaisno konferenču lēmumi. Nē, ne ienaida pēc viņi turējās. Ar ienaidu pat naidnieks nav uzveicams. Mīlestība kauja nežēlīgāk kā naids. Un kareivis, kas nīst savu ienaidnieku, ir ļoti vārgs pret karavīru, kas mīl savu tēvzemi. Jauki un precīzi pateicis ir pulkveds Brieškalns, sarkanarmijas korpus. Viņš teica tā, mēs neviens nekarojām zem pareiziem karogiem, bet mums abiem ienaidnieki gan bija pareizi. Neviens nebija. Nebija nevienam nekā priekš mums, nebija nevienam nekā. Bet mēs jau neprotam, tāpēc mums muguriņas ir tik lokanas. Ka mēs esam liekušies zem vienu un zem otru un akals un zem to un visu laiku. Kad jau ienāca tā pirmareiz tie krievi, tad jau mēs bijām dikti lielīgi visu. Vai, dieviņ, fuj, dieviņ, ka mēs viņus nevarējām ciest. Ka iebrauc ar tiem tankiem Latvijā. Bet, kad ienāca otrais, tā vairs nebija nekādas izredzes, ka būs kaut kas. Ticēja, nāks angļi un amerikāņi, un mans paps jau nomir ticēdams. Tam būs. Un, ka nu pat būs, ka varēs karogu labai vai ne, un ka nu varēs izvilkt karogu. Tas taču nebūs. Ko tu gribēt? Tas ir tāds mazs brītiņš, ka mēs varam pa sevi. Vienmēr jau kāds ir gribējis un grib tagad. Vai tad tagad negrib viss. Ne, bet paši turēties. Pašiem vajag būt godīgākiem. Pašiem. Mūsu tauta ir bijusi akla, bet mēs arī vēl tagad esam akli. Mēs esam akli, mēs nevaram novērtēt to, kas mums ir dots.